Mani sauc Kristaps. Es esmu Sauleskalna tautas nama vadītājs. Strādāju es šeit jau gadus 10 gadus. Varētu teikt, ka šo vietu esmu arī atradis kā savējo. Esmu iepazinies ar vietējiem cilvēkiem un darbojos. Strādāju šeit, ko es daru. Tas nav vārdos izstāstāms, jo daru es visu to, kas ir nepieciešams, lai šis kultūras nams, šis kultūras centrs varētu strādāt, varētu funkcionēt, lai mēs šī pagasta iedzīvotājiem, Madonas novada iedzīvotājiem, tuvākiem un tālākiem viesiem spētu nodrošināt kvalitatīvus, skaistus kultūras pasākumus. Es esmu madonietis, dzimis audzis Madonā, un šī ir tā vieta, Madonas novads, Madona ir šī vieta, ir tā vieta, kurā arī mani tie pirmie soļi kultūras darbā ir sākušies. Jau no mazotnē dejojot deju kolektīvā, vadot pasākumus, iesaistoties aktīvi dažādās aktivitātēs, mācoties mūzikas skolā, piedaloties koncertos. Šī ir tā vieta, kur tā mana interese par kultūras nozari kā tādu ir veidojusies. Par novērtējumu es esmu ārkārtīgi pateicīgs. Kā jau es to esmu arī minējis iepriekš, man novērtējumi pateicības nekad nav bijuši pašmērķis. Tas ir ārkārtīgi patīkami saņemt šādu novērtējumu, būt novērtētam. Tas, protams, arī iedvesmo darboties tālāk. Un, ja man pirms tam agrāk tiešām ir bijušas šīs domas par plintes mešanu krūmos, jo vienmēr rodas šie jautājumi sev, vai es šo daru pareizi, vai mana rīcība ir pareiza, vai mana attieksme pret lietām ir pareiza, vai tas, par ko cīnos, vai šis mērķis, uz ko mēs ejam, vai šis mērķis ir vajadzīgs, vai šis mērķis ir pareizs. Arī šo pēdējo 2 gadu laikā, kopš šī iestāde, šis nams ir, tā teikt, noslēdzis savu atjaunošanu, piedzīvojis savu atkal atvēršanu. Pie mums ir norisinājušies arī ļoti skaisti, brīnišķīgi novada mēroga pasākumi. Un, manuprāt, šobrīd ir radusies tāda apziņa, ka jā, tiešām šis nav sapnis, ko mēs visi kopā esam kā sabiedrība izsapņojuši, ka šis tiešām ir padarīts darbiņš. Šīs durvis mums visiem ir atvērtas, lai mums visiem pietiek spēka, enerģijas un lai mums visiem pietiek ticības sev. Jo, ja mēs ticēsim sev, tad arī citi mums noticēs.